Šodien ir 22. maijs, tātad vēl 4 nedēļas līdz pirmajām Piedzīvojumu parka maratonam. Un šodien tāds nozīmīgs brīdis ir Ventspils kā maratona pilsētai. Jo pagaidām es stāvu viens pats šeit, pirms 4, tieši tā pulkstenis ir bez 5:10. Pēc 4 nedēļām te stāvēs vairāk tūkstoši cilvēku, kas būs gatavi skriet, un gan pusmaratonu, gan maratonu, gan 10 km distanci, gan 5 km distanci. Es pavisam neesmu viens pats. Atbrauc pie mums ciemos ir Juris Beļinskis, kas ir tiesīgs noseficēt mūsu trasi, lai tiešām distance būtu nevis tur 42,200 metri vai kā, bet precīzi 42 km 195 metri. Un mēs šodien veiksim šīs trases certifikāciju. Puiši, kas filmē, palīdzēs jau tagad iejusties ādā. Mēs parādīsim visas vietas, kur mēs skriesim, uzfilmēsim. Apstāsimies arī pie tādām vietām, kur būs kultūras oāzes, kur būs atbalsts trasē. Un parādīšu, kur šķērstot labāk iela ventspilniekiem ir. Tā kā skatieties, un 19. jūnijā, šogad 19. jūnijā skrienam un izbaudām mūsu maratonu Ventspils. Laika apstākļi kā parasti brīnišķīgi, tagad 13 grādi, tā kā tikai skriet. Labi, tad tiekamies tālāk. Noskriets ir tikai 1 kilometrs, un mēs esam apstājušies. Kāpēc? Ventspils maratons nav vienkārši maratons. Ventspils maratons ir ar daudziem atbalsta punktiem trasē. Mēs pat izdomājuši Ventspilī tāda nosaukuma ir kultūras oāze. Un šeit ir Inženieru iela krustojums. Un šeit jau ir pirmā oāze, 1 kilometrs, pirmais atbalsta punkts. Mēs nezinām, kas te būs, vai DJs būs, vai būs dejotāji, bet noteikti kaut kas te būs. Un vēl Ventspilnieki mēs esam salikuši šādus ļoti daudz plakātus pilsētām, kur rakstīts ir, ka 19. jūnijā notiks maratons. Un līdz ar to iedzīvotājiem mums jārēķinās ir, ka būs satiksmes ierobežojumi. Bet šī viena iela ir tā saucamā Inženieru iela, kas būs regulējums krustojums, ko varēs šķērsot. Tagad viss, kas taisās 19. jūnijā braukt uz tirgu vai kaut kur tikt no pilsētas ārā, izmantojiet Inženieru ielu, jo pārējās ielas būs diezgan grūti būs slēgts. Brauksim tālāk un tajos skatāmies, parādīšu jums vēl nākšās vietas, kas kur būs. Ir noskriet nedaudz vairāk par 2 kilometriem, kā 2,2. Mēs te stāvam Lielajā prospektā. Šodien te brauc autobusus, mašīnas brauc. 19. jūnijā neviens te nebrauks. Šitā visplatā iela tiks atdot skrējējiem. Te arī otrā kultūras oāze. Es domāju, ka zāni uztaisīsies smuks deļotājs pa vidu, kas atbalstīs. Jo pa vienu pusi skries prom skrējēji, nāks apakaļ, te būs tā saucamā reversā kustība, kur būs vajadzīgs atbalsts. Un tad te būs ritīgs kultūras mašīnas neviena un kārtīgs atbalsts skrējējiem trasē. Protams, atkal jāsaka iedzīvotājiem, jāatvainojās, kad šitā iela būs slēgta, viņi nevarēs braukt. Bet es iesaku iedzīvotājiem nevis kaut kur braukt tajā dienā, bet atnākt un izbaudīt maratonu. Jo vismaz kaut kāda 2–3 tūkstoši ventspilnieki skries. Un līdz ar to jūs kādu pazīstat atbalsts trasē, viņiem ļoti nepieciešams ir. Tātad te ir 2,5 kilometru apmēram noskrieti un laižām tālāk. Noskriet ir apmēram 3,3–3,4 km. Mēs esam apstājušies pie kā? Teātrnams Jūras vārds, protams. Kur vēl kultūras oāzes, ja ne šeit? Protams, te būs 3. kultūras oāze, 3,5 km noskriet. Mēs esam pavisam tuvu jūrai, tā kā varēs izbaudīt arī jūras to gaisu, jūras dzestrumu, kas nākas iespējams tajā dienā. Tagad 3. oāze, Teātrnams Jūras vārti. Mums te super izrādes notiek. Laižam tālāk.
Noskriet ir jau 5 km. Mēs esam ostu promenādē, pils, Ventspils. Un šeit arī dzirdināšanas punkts pirmais būs, kur būs sporta dzērienu, ūdens, visu laiku tiks padots dzēriens un tagad tā. Tagad šī viens atskaits punkts, 5 km ir noskrieti pie pils. Un kā redzam, blakām Venta, protams, ir tagad pagaidām te žogi, remonti vēl notiekās, bet es domāju, ka maratona dienā viss būs kārtībā. Un nekraus arī ogles mums droši vien. Tātad 5 noskrietas, lēšam tālāk. Tā, šis tāds Ventspils laukumiņš ir, es pat nezinu, kā viņš sauc, man liekas, viņš ir kaut kāds akas laukumiņš. Jā, šī tā kā aka kādreiz bija, kur Ventspilnieki laikam dzēra. Nemācīšu pateikt precīzi, saprotu kultūras darbiniekiem, bet īsais punkts te kārtējā kultūras oāze. Es jau nojucās 6., 5. Te būs meitenes, atbalsts, dejotājs, te būs, DJs. Tas būs vēl viens tiešām punkts. Pēc noskrietiem 5,5 kilometriem, līdz 6 apmēram noskrieti. Tā kā te atkal būs atbalsts visiem skrējējiem. Lēžam tālāk. Noskriet ir ap 8 kilometriem. Esam pašā Ventspils centrā. Aizmugurē man restorāns Klondaika. Tieši pie Klondaikas, man liekas, vislielākā kultūras oāze mums ir. Te mums ir katru gada Indra. Indra jūs pazīst, visi skrējējs jau pazīst, man liekas, jau sejā. Katrā ziņā ātrākos noteikti viņi jau pazīst, un kas katru gadu brauc, viņi jau atcerās. Tā kā Indra jūs uzmundrinās te. Te arī būs dejotājs. Mašīna neviena nebrauks, kā brauc tagad. Te būs viss slēgts, atkal viss slēgts, viss tikai skrējējiem un gājējiem. Un tagad te viena no lielākām kultūras oāzēm, atbalsts trasē vislielākais. Un ja būs ļoti karsts, mums tāds smuks laiviņš ir strūklaks, tur ir ieskrieniet iekšā un tur bišķi varēs atveldzēties. Tas jau būs tiešām plus 22 un vairāk grādu. Un ja būs kāda 18 grādu un vairāk, tad te būs 3 dzeršanas punkti 10 km aplī. Tā kā visi mēs nodrošināsim, lai jums ir labs un ērts skrējiens. Tātad pie Klondaikas, lielākā kultūras oāze. Lēžam tālāk, 8 km noskriet. Klondaiku noskrējām, apmēram 500 metrus pēc Klondaika ir Pāveliela. Kas ir Pāvelielā? Pāvelielā atkal ir tusiņš. Atkal kāds jums dziedās, kāds uzmundrinās. Šeit arī ir 3. dzirdināšanas punkts. Te mēs noliksim arī būs māsiņa. Ja kādam pavisam sāk rēpt galva, dabūs ožamo spirtu, vai kādam, kad kāja noberzusies, ir dabūs leikaplāksne pie māsiņas. Un arī kā toalet noliksim te papildus, lai jau, ja vajadzīgs būs. Tagad tā, Pāvelielā kārtējā oāze. Man jau nojuts ir skaits. Lēžam tālāk. Nākušā vieta būs dušā. Pašlaik esam Ganībielā, līdz pirmā apve beigām palicis apmēram kilometrs. Un šitā ir īpaša vieta. Šeit ir dušas, tiešām dušas, kur izskriet cauri, ko koriģēs jau 7. gadu Jānis Priedīts. Bez viņa nedodiek neviens maratons. Viņš arī jūs sejās pazīst, un jūs noteikti pazīsiet Jāņu Priedītu sejā. Tagad te būs dušas tāda alēja uztaisīt. Un es aicinu Ventspils iedzīvotājs, kur iet trase,
Un, ja tiešām karsts laiks, ir tur 20-25 grādu, palīdziet skrējējiem, izvelciet ārā duša šlangu un mierīgi var palaistīt skrējējiem virsur. Ūdens rēķina maratona klubs jums samaksās, tur būs 2 eiro ūdens. Tā kā laipni aicināt palīdzēt, bet tas, ja karsts ir. Laižam uz vēl kilometru līdz finišam. Nu ko, mēs noskrējām, nobraucām, noskatījāmies 10,54 km. Tāds ir Ventspils aplis, maratonis skrieš 4 apļus, pusmaratonis 2 apļus, lai savākt atciklu distanci. Es nezinu, es domāju, ka būs labi, būs jauki, ka mēs sākām skriet, bija apmācies, tagad jau saulīti ir un laiks ir brīnišķīgs un katru gadu maratonā laiks ir brīnišķīgs un daudz dalībnieku labo personīgos rekordus pie mums. Mēs darām to priekš jums. Atbrauciet, izbaudiet un novērtējiet to. Tiekamies maratonā Ventspilī!